Čau visiem, šodien raidījumā Izzini un pielieto parunāsim par ilgtspēju. Mūsu ģimenē tā ilgtspēja ir ne tikai domājot par saviem finanšu ieradumiem un dabas audzēšanas ieradumiem, bet arī tīri par tādu emocionālo pusi, jo parasti mēs esam aizņemti ar domām par sevi, tā, kur mums jāpaspēj, kas mums jāizdara, es. Tāpēc, lasot brīnišķīgu grāmatu, kā Cēļu zupa dvēselei, par laimes sajūtu, par dažādiem piedzīvojumiem, viens no tiem bija par labo darbiņu spēli, kur paši piesakamies, ja redzam par iespēju kādam palīdzēt, vai tas būtu mazais darbiņš, kādam nokartis ziemā cimdiņš, un mēs to paceļam un iedodam, vai tas būtu kāds lielāks darbiņš, mēs to piesakamies un izdaram. Tā nu arī mūsu ģimenē sākam šo spēlēt. Un lūk, šorīt arī man bija iespēja izdarīt labo darbiņu, palīdzēju 3 skolēniem nokļūt skolā, jo autobuss nebija pārvarējis ziemas izaicinājumus. Tā kā mazie darbiņi ir tie, kas priecē mūsu sirdi un par ko vakarā pārunāt pie vakariņu galda. Cik forši, ka mēs varam kādam palīdzēt. Un tas ir dažādās jomās. Tā kā droši padalies arī komentārā tu, kam šodien palīdzēji tu. Iedvesmosim viens otru ar labajiem darbiņiem, jo tas vairo mūsu ilgtspēju un arī to prieku sajūtu sirdī. Tiekamies ieber.lv, kur uzpildu un baudu prieku.